Sveiki atkal visi fitness, bodybuilding un sportsvēji fani. Šodien mēs tiekamies atkārtoti un es atkal jums pastāstīšu par to, ko es pašreiz daru savos treniņos. Konkrēti šodien mēs parunāsim par krūšu muskuļu treniņu. Tas nav jāuztver kā pamatreniņš, tā ir tikai tāda kā variācija, kur jūs varat pamēģināt, iegūt jaunas izjūtas, jaunus muskuļu noslogojumus. Nu ko, ja jūs esat gatavi, tad aiziet! Kā es jau minēju iepriekšējā raidījumā, šis periods man ir augsts intensitātes treniņi, kur es pārsvarā izmantoju supersērijas un trisets un pat gigantsets. Krūšu treniņā, kas mums ir pirmais? Pirmā supersērija ir stieņu spiešana guļus uz slīpa sola kombinācijā ar hanteļu izvēršanu. Tas uzreiz dod tādu intensīvāku noslogojumu, nav nepieciešama ļoti daudz piegājienu. Es parasti iekļaujos 3–4 piegājienos, ar ko man pilnīgi arī pietiek. Galvenais akcents nav nevis uz pacelto svaru, bet uz precīzu tehniku un uz sasprindzināšanu un riktīgu kontrakciju kustības beigās. Nu, skatieties, kā tas izskatās no malas un pamēģiniet jau nākošajā treniņā. Aiziet! Nu, ja jūs ievērojāt, es spiežot guļus nekad netāju stiltiņu, jo tas tik liek noslogo mugurkaulu. Ir mugurai jābūt pilnībā atbalstītai pret visu soliņu, sākot no lapstiņām, beidzot ar gurniem, un arī amplitūda pamazām ir jāiestrādā maksimāli liela. Joprojām galvenā uzmanība tiek pievērsta tam muskuļu sajūtām. Atcerieties, muskuļi nesaprot, cik jūs ceļat. Viņiem vienalga, vai jūs ceļat 40 vai 140 kg. Viņiem ir tikai viens rādītājs, vai es varu pacelt, vai es nevaru. Un jums ir jāiet pēc tā rādītāja, lai jūs pārvarētu to momentu, ka liekas, ka vairāk nevar, sasprinzināt, uztaisīt vēl vienu ekstrā gājienu. Vai tas ir ar 50 kg vai 120, tam vairs nav nozīmes. Ejam tālāk uz izvēršanu. Nu, tad supersērijā ar stieņu spiešanu guļus uz slīpa sola, nāk izvēršana uz viegla slīpa sola. Skatieties, kāda ir izpildes tehnika, pavērojiet un pamēģiniet. Nu, kā jūs redzējāt, hanteles nevajag savienot kopā, jo tad zūd slodzi uz muskuļiem. Atstājiet mazlietiņu platāk par pleciem, lai varētu izjust visu to spriegumu. Un kustības ir lēnas un plūstošas, kā jau minēju iepriekšējā reizē, galvenais ir muskuļu sajūtas. Ejam tālāk. Kas attiecās uz piegājienu skaitu spiešanā guļus. Es parasti sāku ar tukšu stienu un pieliekot pa 10, pa 7 kg, virzos pa 3–5 atkārtojumiem līdz savam pamatsvaram, ar kuras veids treniņu. Un pamatpiegājieni man ir 3 vai nu retāk 4, ja neizdodas uzķert to sajūtu jau no pirmiem gājieniem. Tātad 3 pamatgājieni, atkārtojumu skaits no 12 līdz 8. Aiziet! Nākamā supersērija man atkal ir 2 vingrojumi spiešana trenažierī un izvēršana uz krusteniskajiem blokiem. Tie ir mani vieni no mīļākajiem un līdz ar to es tā labi varu noslogoties un ielikt visu prātu un visu spēku. Aiziet! Kā jūs redzat, es mēģinu vienmēr maksimālās kontrakcijas stāvoklī noturēt 1 vai 2 sekundes, kas dod tādu ļoti labu papildus impulsu. Tāda kombinācijā ar spiešanu hammer trenažierī es taisu izvēršanu uz krusteniskajiem blokiem. Tas ir viens no maniem mīļākajiem vingrojumiem, jo tur vislabāk es varu izjust sasprindzinājumu. Un kāda nianse ir tāda, ka es neguļos uz svariem, es taisu tiešām izvēršanu.
Kā jūs redzējāt, es cenšos izturēt pauzi 2-3 sekundes maksimālā kontrakcijas stāvokļa, lai šeit varētu izjust kārtīgi atkal muskuļu noslogojumu un pilnīgi kontroli pār pa kustību. Un atkal tādā veidā es kombinēju spiešanu hammer trenažieri ar izvēršanu uz blokiem. 3 piegājienus. Aiziet! Otrā supersērija, pirmais vingrojums spiešana hammer trenažierī, kas ir tāds bāzes un izolējošā vingrojuma apvienojums kombinācijā ar izvēršanu uz krustuniskajiem blokiem. Aiziet! Pauzītes starp abiem vingrojumiem ir tikai 5 līdz 10 sekundes, tāpēc virzamies ātri uz nākošo vingrojumu. Un nosalādzošais krūšu treniņu vingrojums man ir elpošanas pulvers, kas palīdz izstaipīt krūšu muskuļus un arī noslogo starpridu muskuļus, kas arī dod labu izskatu presē un arī palīdz citos vingrojumos iegūt spēcīgāku elpu un spēcīgāk attīstīt krūšu kurvi. Tātad elpošanas pulvers. Un šeit galvenais akcents ir uz izelpas amplitūdas palielināšanu svaram. Šeit nav tik liela nozīme, cik liela nozīme ir tam, cik plaši jūs varat ieelpot un cik spēcīgi pēc tam izelpot. Šis ir arī labs noslēdzošais vingrojums dēļ tā, kad atslogojās mugurkauls un arī tiek izstaipīti kārtīgi krūšu muskuļi, kas ir dabūjuši diezgan lielu slodzi šodien. Un tas ir būtībā arī viss. Ja jūs kārtīgi ieliekat savu prātu iekšā vingrojumos, nav nepieciešams nodarboties 2 stundas dienā, 5 reizes nedēļā. Esiet prātīgi, domājiet līdz tam, ko jūs dariet, un rezultāti neizpaliks. Un ko es ar jums atkal tiekos kādā no nākamajiem treniņiem, sekojiet līdz Sports.org video sižetiem, Facebookā, draugos, Twitterī, whatever, kā cilvēki saka, jebkur. Un tiekamies nākamajā reizē. Atā, čau!